Kas ir Satoshi Nakamoto? Kāds valis nopērk bitkoinu par apjomīgu naudas summu. Microsoft stratēģija pieder vairāk bitkoinu nekā divām lielvalstīm, kurām skaties ziņās. Taivāna 2025. gadā sāks izmēģināt kriptovalūtas glabāšanas pakalpojumus. Crypto.com birža iesniedz tiesā sūdzību pret SEC, lai aizsargātu kriptovalūtas nākotni Amerikā. Microsoft stratēģija pieder vairāk bitkoina nekā Ķīnai un ASV. Microsoft stratēģija pieder 252 000, ASV pieder 203 000, Ķīnai 190 000. Jeff Gendrick no Standard Chartered Bank prognozē to, ka bitkoins sasniegs visu laiku augstāko punktu. Ja uzvarēs Trumps, tad prognoze ir 125 000, ja uzvarēs Harrisa, tad prognoze ir 75 000. Canary Capital ir iesniedzis SEC S1 priekšlikumu par XRP ETF-u. HBO dokumentālajā filmā par bitkoinu par Satoshi Nakamoto tiek norādīts, ka ir Peter Todd. Pats viņš X raksta to, ka viņš nav Satoshi Nakamoto, un kādi punkti tad tik ņemt vērā, kāpēc tieši uz viņu norādīts, ka viņš ir Satoshi Nakamoto. To sīkāk varēsi redzēt un izlasīt manā Telegram grupā. Kā arī Peter Todd saka, kad iesūdzēs tiesā HBO par apmelošanu, un viņš pierādīšot, ka viņš nav Satoshi Nakamoto. Amerikas ETF-os gan Ethereumam, gan Bitcoinam ir bijis lielāks outflows un dienam noslēgusies ar mīnus zīmi. Bitcoinam tas bija 18,66 miljoni, Ethereumam 8,19 miljoni. Šodien biržā Binance tika nopirkts Bitcoins par 46 miljoniem ASV dolāru. Ja tev interesē kriptovalūta, tad nekavējies dodies uz profila aprakstu linku, spied uz linku un pievienojies manai Telegram grupai.